Latgales centrālā bibliotēkā un tas filiālēs izteno unikālo programmu, kas motivē jauno paudzi nevis iet garām tā saucamajai lasītājai, bet kļūst pat tas uzticamajam pastāvīgam lasītājam. Un kas interesanti, tieši bērni ir tie, kas pilnībā atspēko pieaugušo viedokli, ka mūsdienu bērni nelasa grāmatas. Katru ceturtdienu, 11. mēs aicinām bērnus apmeklēt mūsu pasākumus. Viktorīnas, literāras stundas, novatpētniecības aktivitātes, prāta spēles, sporta spēles. Un mēs aicinām arī bērnus ielūkoties grāmatu plauktos, lai paņemtu visforšākas, viskaistākas, visjaunākas un visinteresantākas grāmatas lasīšanai uz mājām. Pasākumus apmeklē mūsu lasītāji, tie bērni, kuri ir reģistrēti bibliotēkā un kuri arī lasa grāmatiņas. Nāk arī, protams, jauni lasītāji, un mums ir ļoti liels prieks, ka šie bērni turpina apmeklēt bibliotēku. Nav šaubu, ka šie pasākumi ir populāri bērnu un viņu vecāku vidū. Katru vasaras ceturtdienu šeit ierodās aptuveni 30 meitiņu un zēnu, kuri šeit labprāt pavadā laiku, iepazīstams ar saviem vienaudžiem un, protams, uzvar dažādos konkursos, lai augusta saņemtu superbalvu. Tomas ir regulārs bibliotēkas Janbulas lasītājs. Starp citu, pagājušā gada viņš tika atzīts par gada labāko lasītāju skolēnu vidū. Taču līdzteku lasīšanai viņš šeit nāk arī izklaidēties. Šoreiz viņš atveda arī savu māsu. Man patīk staigāt bibliotēkā, un man arī vajadzēja atvest jaunāko māsu. Tas pasākumā piedalījos pagājušajā gadā un nolēmu iesaistīties arī šogad. Interesanti ir, jo ir ļoti interesantas spēles, var atrast saturīgas un labas grāmatas, kā arī saņemt dāvanu noslēguma pasākumā. Man patīk vairāk kārt lasīt detektīvus, vēstures enciklopēdijas, un ir jāatzīst, ka literatūras stundas problēmu man nav. Projekts Skaista vasara bibliotēka turpinās, un tas noslēgsies augustā ar labāko no labākajām apbalvošanas ceremoniju. Protams, ka bibliotēka vienmēr bija, būs un ir svarīga katram cilvēkam, katram mūsu pilsētas iedzīvotājiem, jo mēs piedāvājam gan vielu lasīšanai, gan izklaides pasākumus, gan kaut kādas spēles. Mēs cenšamies būt noderīgi mūsu lasītājiem. Tā joprojām ir pieprasītā arī 21. gadsimtā. Jā, mainās darba saturs un formāts, bet tas kļūst tikai interesantāks.